Tikai 30 jūdzes no San Francisco krasta atrodas salu grupa. Skaidrā dienā tās var redzēt. Desmitiem miljonu cilvēku dzīvo pietiekami tuvu, lai varētu apmeklēt šīs salas, un gandrīz neviens nezina, kas šeit noticis. Tās izskatās neskartas, aizsargātas, gandrīz mierīgas patiesībā. Taču šī varētu būt viena no satraucošākajām ekosistēmām Klusā okeāna piekrastē. Jo zem virsmas slēpjas kaut kas, ko mēs tur atstājām, un nekad neatgriezāmies pēc tām. Salas un robainu klinču veidojumu kombinācija, kas ieguva iesauku Velna zobu sala. Šīs ir Faralonu salas. Tās ir daļa no San Francisco, bet atšķirībā no Alkatrazas šeit nenotiek ekskursijas. Šurp nebrauc prāmji ar viesiem. Patiesībā gandrīz ikvienam, kurš mēģina izkāpt krastā, draud arests, un tas ir tikpat daudz viņa paša drošības dēļ, kā jebkā cita. 5 jūdžu gara salu virkne. Tās ir mazas priekšposteņi ar gandrīz nekādas izmantojamas zemes. Šeit nav infrastruktūras, nav pilsētu un nav apbūves. Dažas no tām gandrīz nemaz nav salas. Dažas ir tikai melni klintāji, kas pārklāti ar guāno. Taču šī izolācija nav nejauša. To stingri nodrošina. Mūsdienās Faralonu salas ir aizsargāts savvaļas dabas rezervāts. Valdība tās būtībā ir norobežojusi, un ASV zivju un savvaļas dzīvnieku dienests nevilcinās, kad runa ir par noteikumu ievērošanas nodrošināšanu. Par neatļautu iekļūšanu var tikt piemēroti lieli naudas sodi un pat cietumsods. Tātad jautājums ir, kāpēc vieta, kas atrodas tik tuvu miljoniem cilvēku, ir tik stingri jāuzrauga? Jo no malas raugoties, šī izskatās kā viena no visvairāk aizsargātajām ekosistēmām Amerikā. Tiem, kas to redz tūmā, tā šķiet kā dabas brīnumzeme. Šķiet, ka tā ir viena no neskartākajām vietām pasaulē, un tieši tur sākas pretruna. Faralonu salas ir mājvieta vienai no lielākajām jūras putnu populācijām pasaulē. Vairāk nekā 250,000 jūras putnu ir izkaisīti pa visu salu. Veselas klintis ir klātas ar ligzdojošām kolonijām, un viņi nebūtu nav vienīgie iemītnieki, kas šīs noslēpumainās salas sauc par mājām. Roni un jūras lauvas pārpilda krastus, un ūdeņos zem tiem piekrasti patrulē lielie baltie haizivis, kurus piesaista bagātīgais medījums. Zilie vaļi, kuprvaļi, orkas – viņi visi šķērso šos ūdeņus. Tā ir viena no bagātākajām jūras ekosistēmām visā Klusajā okeānā. Faralonu salas ir piedzīvojušas strauju jūras putnu populācijas pieaugumu. Putni, kas tika uzskatīti par šajā apvidū izzudušiem, ir atgriezušies. Migrējošie putni ziemas laikā apmetas uz salas. Pēdējo dažu desmitgažu laikā šajā apgabalā ir bijusi ļoti maza cilvēka darbība. Taču tas, kas padara šādas ekosistēmas neparastus, nav tikai tas, kā tās plaukst, bet arī tas, cik ātri tās reaģē uz traucējumiem. Lielākajā daļā piekrastes vidi pastāv aizsargjosla starp cilvēku ietekmi un ekoloģisko sabrukumu. Šeit šī aizsargjosla ir daudz plānāka. Nevis tāpēc, ka sistēma būtu trausla, bet gan tāpēc, ka viss ir cieši saistīts. Plēsēji, upuri, migrācijas ceļi un vairošanās vietas – visi pārklājas vienā un tajā pašā ūdens posmā. Tāpēc, kad kaut kas mainās, tas ātri izplatās visā sistēmā. Tas padara nākamo daļu grūtāk ignorējamu. Kā Amerika pārvērt vienu no bioloģiski daudzveidīgākajām salām Klusā okeāna piekrastē par kodolatkritumu izgāstuvi, un kas vēl tur joprojām atrodas? Kodolieroču izstrāde radīja lielu daudzumu radioaktīvo atkritumu. Tiklīdz kļuva skaidrs, ka šie atkritumi rada vēža risku, valdība sāka meklēt izolētas vietas, kur tos noglabāt, un Faralonu salas kļuva par vienu no valdības izraudzītajām vietām. 1946. gadā ūdeņi ap salu kļuva par kodolatkritumu noglabāšanas vietu. Nākamo 14 gadu laikā sala kļuva par nulles punktu. Tūkstošiem kodolatkritumu mucu tika izmestas okeānā un nogrima jūras dibenā. 2 izgāstuves. Vienā atradās aptuveni 3500 konteineru, otrā, lielākajā, 44,000. Kopā 47,500 mucu, kas atrodas uz jūras dibena, kur neviens nav pilnībā kartējis kopš to izmešanas. Toreiz svarīga nebija vides aizsardzība, bet gan izolācija. Faralonu salas tika izvēlētas, jo tās bija grūti sasniedzamas, un tas bija svarīgi. Birokrātiskā valodā attālināts nenozīmē tukšs. Tas vienkārši nozīmē vietu, kur katastrofu visticamāk nepamanīs liecinieki. Tā netiks ierakstīta vai nekavējoties novērsta. Oficiāli tas tika uzskatīts par zemes radioaktivitātes atkritumiem, taču daudzu mucu precīzais saturs nekad netika pilnībā dokumentēts. Daži ieraksti ir nepilnīgi, daži pilnībā trūkst. Tajā laikā nebija centralizētas digitālas kartēšanas sistēmas atkritumu izmešanai okeānā. Koordinātas tika reģistrētas manuāli. Dažkārt tās tika aprēķināts balstoties uz kuģa pozīcijas žurnāliem, kas paši par sevi var novirzīties par
par jūdzēm atkarībā no laika apstākļiem un straumēm. Tas nozīmē, ka pat šodien zinātniekiem nav precīzas kartes, kur katrs noglabājums patiesībā atrodas. Šeit jūras dibens nav stabils. Nogulšņu pārvietošanās, zemūdens nogruvumi un tektoniskais spiediens nozīmē, ka mucas var ne tikai korodēt, bet arī pārvietoties. Zinātnieki nevar izveidot karti, kur tās sākotnēji atradās, un viņi noteikti nevar izveidot karti, kur tās atrodas tagad. Mēs zinām to, ka izmešana turpinājās līdz 1970. gadam, kad valdība izbeidza visu kodola atkritumu izmešanu okeānā. Pēc valdības teiktā, šī radiācija nerada risku videi, jo lielākā tās daļa bija sadalījusies līdz 1980. gadam. Bet vai viņiem var uzticēties? Tur apakšā ir vairāk nekā pietiekami radioaktīvi materiāli, lai nogalinātu ikvienu, kurš tam tuvotos. Nepieciešama tikai viena noplūde. Tomēr nav zināms, kā tas ietekmē jūras dzīvi šajā periodā. Īpaši migrējošās sugas, kas ilgstoši uzturas uz klinšainajiem izvirzījumiem. Bet vismaz tas tika droši utilizēts, vai ne? Tomēr pats utilizācijas process rada vēl vairāk bažu. Publiskotā vai noplūdusī informācija ir likusi daudziem cilvēkiem uztraukties, ka situācija ir daudz sliktāka, nekā valdība atzīst. Pirmkārt, sākotnējā utilizācijas metode bija apgrūtināt mucas ar betonu un tad tās iemest jūrā, un tas nevienmēr darbojās. Tāpēc karavīri kļuva radoši. Tiek ziņots, ka viņi šāva pa tām ar šautenēm, lai tās nogrimtu, kas nozīmē, ka dažas no tām tika bojātas vēl pirms tās sasniedza jūras dibenu. Tas netika slēpts, tas bija likumīgi, tas pat tika apstiprināts, un neviens to neapšaubīja. Taču bieži tiek aizmirsts, kā šīs operācijas tika veiktas. Kravas nevienmēr nāca no vienas vietas. Tā vietā vairākas laboratorijas, militārie līguma uzņēmēji un jūras spēku objekti visi izmantoja vienus un tos pašus transportēšanas maršrutus. Tātad vienā mucā varēja būt materiāla kokteils no dažādiem avotiem. Un ar to viss nebeidzās. 1951. gadā USS Independence, kas bija izmantots atomizmēģinājumos Bikini atolā, tika piekrauts ar kodola atkritumiem un apzināti nogremdēts. Radioaktīvais korpus tika nogremdēts okeāna dzelmē, kur tas palika līdz brīdim, kad to atkal atrada 2015. gadā. Izskatās, ka viņi domāja, ka okeāns pieņems visu, ko tajā izmetīs. Izrādās, ka tā nav. Tas liek Faralonu salām šķist mazāk kā neskartai dabai un vairāk kā mīnu laukam. Lai gan oficiālā valdības nostāja ir tāda, ka šī teritorija ir droša, joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu. Pirmkārt, nav zināma precīza mucu atrašanās vieta, tāpat nav zināms arī to stāvoklis. Kodola eksperti ir norādījuši, ka mucu traucēšana izraisa lielākas noplūdes nekā to atstāšana esošajā vietā. Turklāt to izcelšana nav tikai dārga. Korozijas skartas mucas traucējot lielā dziļumā, pastāv risks izraisīt vēl lielāku piesārņojumu nekā tās atstājot mierā. Pats uzkopšanas process varētu būt kaitīgāks nekā sākotnējā izgāšana. Pēkšņa bojājuma gadījumā tiks piesārņota ne tikai konkrētā teritorija, bet arī apkārtējos ūdeņos izplatīsies toksisks mākonis. Tuvākā zona kļūs nāvējoši radioaktīva, pakļaujot ikvienu tuvumā esošo – nirējus, pētniekus, garām braucošos kuģus, akūtai saindēšanās riskam vēl pirms būs iespēja reaģēt. Bez brīdinājuma, bez redzama signāla, tikai kluss, izplatošs apdraudējums. Tātad, kas tieši šobrīd atrodas tur lejā? 1980. gadā ASV Vides aizsardzības aģentūra, EPA, izveidoja šī reģiona karti, jo neviens nezināja, vai salas ir drošas cilvēkiem vai dzīvniekiem. Ziņojumā tika norādīts, ka salas ir drošas, taču viņi atklāja paaugstinātu radiācijas līmeni dažos dzīvniekos. Oficiālā nostāja ir tāda, ka šie līmeņi ir pārāk zemi, lai radītu būtisku risku, taču tam ir būtiska atruna. Neviens patiesībā nav pārbaudījis visus šos 47,500 mucu, jo šis jautājums nav tikai par to, kas tika izmests. Tas ir par to, kas ar to notiek laika gaitā. Tērauds korodē, konteineri kļūst vājāki, blīvējums sabojājas, un tas viss notiek jau gadu desmitiem, pilnīgi ārpus redzesloka. Ja šodien sāktos lēna noplūde, tā varētu palikt nepamanīta mēnešiem ilgi, pirms tā parādītos virsmas līmeņa bioloģiskajos paraugos. Un 1980. gados okeāna radiācijas atsauces līmeņi vēl tikai tika noteikti visā pasaulē. Tāpēc, kad cilvēki runāja par drošiem sliekšņiem, tie nevienmēr balstījās uz ilgtermiņu uzkrāšanos. Biežāk tie tika salīdzināti ar tajā laikā zināmajiem rūpnieciskās iedarbības līmeņiem. Un šīs abas lietas nevienmēr sakrīt. Tas, kas īstermiņa mērījumos izskatās pieņemami, var izrādīties pavisam citādi, kad tas gadu gaitā izplatās visā ekosistēmā. Ja jūs runājat ar valdības pārstāvjiem, viņi uzskata, ka labākā stratēģija ir saglabāt esošo situāciju. Pašlaik nav aktīvas izcelšanas operācijas. Radioaktīvie mucas visticamāk tur paliks uz nenoteiktu laiku.
Tās tur atrodas jau vairāk nekā 50 gadus, un eksperti saka, ka, ja būtu jānotiek kādiem nopietniem bojājumiem, tiem jau vajadzēja būt notikušiem, vai ne? Aizsarga pārklājums uz mucām pie Farallonu salām vairs nav neskarts. Tas jau sāk sadalīties. Šie konteineri nebija paredzēti tik ilgam laikam. Jebkurš mēģinājums tos tagad pārvietot kļūst par ierosinātāju. Brīdī, kad smagā tehnika saskarsies ar tām, šīs novājinātās mucas saplīsīs. Citiem vārdiem sakot, iejaukšanās ne tikai rada noplūdes risku, tā to noteikti izraisīs. Tas nozīmē teritorijas atkārtot kartēšanu, ierobežošanas modeļu un simulāciju veikšanu. Praksē tas padara visu sarežģītāku nekā neko nedarīt. Iejaukšanās pati par sevi nes riskus. Vides aizstāvji joprojām ir noraizējušies par reģiona drošību. Sakarā ar iespēju, ka katastrofa var izraisīt lielu radioaktivitātes noplūdi, tas ir kā staigāt miegā pretī nelaimei. Okeānam arī nav robežu. Tātad, ja kaut kas šeit izplūst, tas nepaliek šeit. Tas pārvietojas, tas izplatās, tas sniedzas arī ārpus aizsargājumās teritorijas. Un tas viss notiek netālu no Miljona pilsētas. Kas notiktu, ja pie Farallonu salām notiktu liela kodola noplūde? Baisākais ir tas, ka nevienam nav konkrētas atbildes uz šo jautājumu. Ja tas notiks, to izraisīs liela mēroga katastrofa. Nozīmīgs notikums, kas radīs tūlītēju krīzi. Un, ja tas notiks, neiedomājams daudzums radioaktivitātes izplūdīs dziļumos. Tas būs eksistenciāls drauds ekosistēmai, un ap salām izveidosies 20 līdz 30 jūdžu nāves zona. Patiesās briesmas ir tas, kas caur to pārvietosies. Klusā okeāna laša migrē no Kalifornijas uz Aļasku un atpakaļ. Klusā okeāna zilspurtunči šķērso visu Kluso okeānu. Dibenbarotāji absorbētu piesārņojumu tieši no jūras gultnes nogulsnēm. Un tas, kas sākas apakšā, ilgi tur nepaliek. Ja kodola materiāla koncentrācija ir pietiekami nopietna, tā var izraisīt kaskādas veida saindēšanos un neatgriezeniskus bojājumus savvaļas dzīvniekiem. Īsta draudu situācija vietējām populācijām, kas ir atkarīgas no šī līdzsvara. Tas aizkavēs atjaunošanas darbus aizsargājamajā rezervātā par 10 gadu. Dažām jau apdraudētām sugām šajā apgabalā tas iezīmē beigu sākumu. Taču lielākās briesmas nav tuvums, bet gan neredzamība. Daļiņas izklīdīs Klusajā okeānā un barības ķēdē. No turienes tās var izplatīties tālāk par Kaliforniju. Migrējošās zivis un straumes pārnesīs radioaktīvo materiālu gar rietumkrastu, sasniedzot Oregonu un virzoties uz Āziju un Eiropu. Nav nepārtrauktas reāllaika radiācijas uzraudzības visā komerciālās zvejas ūdeņu teritorijā. Pat ASV pārtikas un zāļu pārvaldes jūras velšu uzraudzības sistēma balstās uz periodisku paraugu ņemšanu, nevis pastāvīgu uzraudzību. Lēna noplūde no sarūsējušas mucas neaktivizētu nevienu protokolu, jo ārkārtas situācija nav izsludināta. Līdz brīdim, kad komerciālajās zivīs piesārņojuma līmenis sasniegtu slieksni, kas izraisītu testēšanu, šīs zivis jau būtu nonākušas izplatīšanā. Ilgstoša zema līmeņa piesārņotu zivju klātbūtne barības ķēdē joprojām novada pie ilgtermiņa veselības sekām. Rūpes rada ne tikai akūta iedarbība, bet arī kumulatīvā ietekme laika gaitā. Tiem, kas dzīvo San Francisco, Farallonu salas, iespējams ir tikai kaut kas tāds, par ko viņi gandrīz nedomā. Pleķis pie apvāršņa skaidrā dienā kā piezīme viņu dzīvēs. Daudzi no viņiem nekad nav apmeklējuši ūdeņus ap salu vai pat nav tos redzējuši caur binokli. Tiem, kas par tiem zina, tie ir vienkārši zinkārības objekts. 30 jūdzes tālāk un kaut kur zem virsmas 47,500 mucu dara to, ko dara tērauds, kad tas 75 gadus atrodas salsūdenī. Okeāns neko neaizmirst, un Farallonu salu un to apkārtnes nākotne varētu būt atkarīga no tā, cik ilgi okeāns spēs paturēt savus noslēpumus. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mani! Ceru, ka jums patika šis video. Ja vēlaties redzēt vēl šādus video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā MapPack.